Kāpēc paliek garlaicīgi attiecībās? Un ne tikai attiecībās, ja? Problēma ir ar to, ka mēs nemākam ar saviem hormoniem strādāt, mēs nepazīstam. Ja? Dopamīns ir tāds hormons, ja? Kas ir saistīts vai atkarīgs ar panākumu un ieguvumu procesiem dzīvē. Ja? Mums, tad, kad dopamīns izdalās, ja, tas liecina par to, ka mēs esam gandarīti, kad esam kaut ko sasnieguši, izdarījuši un tā tālāk. Visi vienkārši, ja, teiksim tā, nu jā, nu tad mēs mācamies to dopamīnu gūt savādāk un tā tālāk, ja, bet patiesībā tas ir tikai, lai saka, viltus ceļš mācīties to dopamīnu iegūt savādāk, ja. Vīrieši un sievietes, ja, kas bērnībā ir nepareizi, lai saka, emocionāli nostādīti, ja, nu, un nepareizi audzināti, pēc tam arī pašsaprotam, ja tur tā audzināšana ir pietrūkusi. Viņu tas dopamīna gūšanas modelis ir vērsts uz tiem mazajiem vai zemas vērtības momentiem un sasniegumiem dzīvē. Ja, un tur sākās problēma, ka mēs sakam, jā, nu, vat mums tās attiecības, es te par attiecībām sāku stāstīt, kāpēc paliek garlaicīgi attiecībās. Garlaicīgi paliek tad īsumā, kad mēs iegūstam dopamīnu no mazajiem projektiņiem. Mēs neesam iemācīti tiekties uz kaut ko lielu dzīvē. Ja? Un ja mēs neesam iemācīti tiekties uz kaut ko lielu dzīvē, tas liecina tikai par to, ka mums nav dzīvē vērtību un pārliecību sistēmu sakārtot. Mēs nezinām, kas ir svarīgi priekš mums dzīvē. Mēs ar prātu domājam, tur bērni, ģimene, darbs, viss tas ir svarīgi. Bet mums nav algoritmi mūsu apziņā, kas par to liecinātu, ka mums tas ir svarīgi. Jo tiklīdz būs kaut kāda situācija, mēs izdarīsim sliktu lietu ģimenei, bērniem, tur vēl kaut kam neapzināti tas notiks, jo mums viņš nav ielikts kā vērtības sistēma mūsu apziņā, nedarbojās šis te moduls, kurā ir vērtības ierakstīts. Jā, vārdos mums viņi ir vērtība, bet darbos mēs nespējam to izdarīt, un kaut kādā stresa situācijā, mēs tur paceļam, tur, nezinu, roku vai balsi, nezinu, pret bērnu, pret vīru, pret sievu, pret vēl kaut ko tur, ja? Kāpēc? Tāpēc, kad, nekontrolēts process notika, ja, un nekontrolētais process, viņš paņem pirmos algoritmus, kas aiziet, mums tur apziņa tā kā dators tāds, ja, mēs izvēlamies kuru mehānismu šodien pielietosim, pēc tā arī maucam, ja, tālāk. Un ja mums bērnībā tas nav sakārtots, tad mēs, diemžēl, dzīvojam garlaicīgu dzīvi. Visa dzīve mums ir garlaicīga. Mēs tiecamies ar kaut ko izpušķot to dzīvi, lai nav garlaicīga. Nevis tiecamies uz mērķiem, sasniegumiem un ilgtermiņa projektiem, bet tiecamies uz to, lai mazinātu savu garlaicību un apnikumu dzīvot. Diemžēl. Redz, un Varbūt tā arī ir tas depresijas un viss tas, kas mūsdienās tik šausmīgi populārs ir. Tā ir audzināšana, atgriežamies audzināšana un emocionālās inteliģentas pamati, kas tiek ielikti bērnā līdz 3 gadu vecumam. Lūk, tur tas viss arī slēpjās mums, diemžēl. Lūk, tā kā tā, un attiecīgi, ja pieņemsim, kur tur brūk tās attiecības, pēc tam, ja vīrietim ir šis zemais hormonu atkarības līmenis, ja, tādā ziņā, ka viņš grib ātros hormoniņus iegūt, ja, tad kādam mērķim viņš izvēlēsies sievietes savā dzīvē. Tikai tam mērķim, lai gūtu baudu, īstermiņu baudu, un bieži vien viņš iegūst to sievieti, nevis iegūst sievieti, bet viņam tā galvenā baudas gūšana būs iegūt sievieti, un tiklīdz viņš viņu iegūst, viņam pazūd interesi par viņu. Lūk, tas liecina par to, ka viņam ir šis te, trūkstā vērtību sistēma kaut kādā mērā. Viņam nav vispār vērtību sistēma, jo zemāka latiņa, uz kāda veida dopamīnu mēs tiecamies, jo mazāka mums ir sakārtot mūsu apziņas struktūra, mums ir tur pilnīgi pūtra iekšā. Jo mums ir augstāks līmenis, ilgāka izturība dzīvot bez baudas un bez dažādiem tur, nezinu, kairinājumiem un kārdinājumiem dzīvē, jo mums liecina par to, ka tad tie cilvēki liekas tādi garlaicīgi, viņš tur sēž, viens pats var stundām sēdēt, bet viņam ir iekšā ļoti augstā līmenī sakārtot algoritmi viņā iekšā. Tāpēc viņš ārēji to neizpauž nekādi, ja? Viņam ārā tas nav redzams, bet iekšā viņam ļoti bagāta tā pasaule, pārbagāta pat citreiz, ja? Tāpēc viņam nav vajadzīgs tur kairinājums tikties ar vienu, otru, trešo draugu, lai kaut kāda interese parādītos dzīvē, ja? Viņš var viens pats sēdēt, tāpēc, ka viņam ir konkrēti mērķi uzdevums, ko viņš tiecās, ko viņš saprot savā dzīvē.